Sveiki, mani sauc Anna Cīroča. Es esmu centra aizsargs un uz doto brīdi es pārstāvu savu klubu Grieķijā, Asteras Tripolis. Un mēs zinām, ka tāds liels notikums 100 spēles Latvijas izlasē. Kā tu par to jūties? Noteikti gandarījums lielas, vienkārši tas bija viens no mērķiem, ko es gribēju sasniegt. Un noteikti ir ļoti grūti sasniegt šo ciparu tādā līmenī, starptautiskā līmenī un pārstāvēt savu valsti. Un noteikti man ir liels lepnums par šo ciparu un ka man izdevās to sasniegt. Pastāstīji, kas tad ir tava mīļākā atmiņa saistībā ar futbolu no bērnības? Es sāku spēlēt futbolu 12 gados. Pēc spēlēšanas basketbolā izlēmu, ka es gribu spēlēt futbolu. Un es domāju, ka tie pirmie soļi futbola laukumā, kad bija iemācīts kaut kas, kad bija tās spēles. Un es domāju, ka no bērnības tādas vairāk tie turnīri. Tas tāds vibes, no tiem turnīriem, kad tu aizbrauc, ka tev ir tāds spēle, tad tu atpūties, tad tu pavadi laiku ar komandu, tad atkal tev spēles. Jā, tavā stilā. Noteikti. Pastāstīji, kā tad tu ģērbies ar futbolu laukumu, kāds ir tavs stils? Es domāju, ka vairāk tāds sportisks, jo ar to ir vienmēr ērti. Piemēram, džemperīts, krekliņš, sporta bikses vai džinsi, tā kā jā. Tur kā talismans, kaut kas tavu les veiksmi spēlēs? Es domāju, nekas tāds nav, bet ir vienkārši kaut kādas lietas, piemēram, kā es iekāpu uz laukuma, tad arī pārmetu krustu. Un tas laikam tādas lietas, kas man palīdz. Un vienmēr man patīk iziet pēdējai uz spēli, kad ir tas 11-nieks, tad pēdējai iziet. Kad esmu kapteini, tad es to nevaru izdarīt, diemžēl. Pastāsti, kas tev visvairāk motivē turpināt spēlēt futbolu? Tā vēlme spēlēt, tas, ko man dod futbols, tas emocijas, ko es jūtu pēc trēniņa, pēc spēlēm. Piemēram, es nezinu, jūtos baigi skumji, vai es esmu bēdīga, vai piemēram, vienkārši dusmīga. Un man tas palīdz vienkārši izvest tās emocijas no sevīm, piemēram, uzsist pa bumbu, un tad ir tāds vairāk miers, aizmirst, jo vienmēr, kad es atnāku uz futbola laukumu, un es atstāju visas savas problēmas ģērbtuvē. Man ļoti patīk gatavot un lutināt savu ģimeni, draugus, un, manuprāt, es daru to ļoti labi. Jo nekad neesmu vēl dzirdējis, ka kaut kas nebija garšīgs, vai pa daudz sāls, vai pa maz. Ja tu varētu sevi raksturot vienā ēdienā, ja tu būtu ēdiens, kāds tu būtu? Es domāju, tie būtu makaroni ar vistu. Es zinu, ka tev ir arī meitiņa. Kā jūs pavadāt laiku kopā? Noteikti staigājam daudz, jo viņa skumst pēc manis, kad es aizbraucu uz ārzemēm spēlēt. Ir arī zvani un tā tālāk, bet tas jau nav tāds fiziskais kontakts ar bērnu. Protams, arī aizējam uz bērnu laukumu viņiem, ko viņai patīk pavadīt vasarā. Jūra, vienmēr pastaigā, peldēt un tā tālāk. Un drīz pēc izlases aizbrauksim kopā ar maniem vecākiem un ar manu veitu uz tādu nelielu atpūtu, uz Grieķiju arī. Bet tā būs vairāk atpūta vienkārši, un tur arī daudz ko pavadīsim kopā laiku un akvapārks un tā tālāk. Tas viņai ļoti patīk. Patīk šopings manam bērnam, tāpēc tas arī vienmēr ir, kad es atbraucu sajūta, kā es esmu blakus viņai, viņa ir blakus man, un tas ir perfekti. Kas pasaulē bija pirmais, skola vai vista? Uz to es toču neatbildēšu, es nezinu. Bet es domāju, ka vista. Pastāstīji, kas tad ir grūtākais futbolā? Es domāju, visgrūtākais, kas vien varētu būt futbolā, ir iziet no komforta zonas. Piemēram, ar aizbraukšanu no savas valstis, kaut kur citur, cita mentalitāte, cits futbols, citi cilvēki apkārt, ģimene nav blakus. Izturēt to visu un pārvarēt sevi un pierādīt kaut kur ārzemēs. Dzīvoju šeit un spēlēju arī Rīgā. Es nebiju baigi daudz kaut kādās vietas, piemēram, centrā vai kas, bet tagad, kad mēs dzīvojam centrā, tajā viesnīcā, baigi izmainījusies cenšas vispār. Bērnībā bija kāds elks, par kur tu vēlējies, varbūt sapņoji? Man nav īsti kaut kāds elks, piemēram,
skatāmies spēles virslīgā, piemēram, vai meitenes, vai arī kaut kādas tuvākas valstis, no tiem cilvēkiem vienkārši gribas kaut ko paņemt sev, piemēram, man tas pieklibo, varbūt es varētu šito paņemt, man tas pieklibo. Vai tev nebiedē šis tā leģendas status? Es nezinu, vai es varētu sevi nosaukt par leģendu. Jā, varbūt es esmu pirmā, kas sasniedz tās 100 spēles, bet es domāju, ka es neesmu pēdējā. Tas nebiedē. Varbūt biedē, kad es gribēšu jau vai sapratīšu, ka es nevaru vairāk iedot savus 100%. Un tas varbūt vairāk biedē nekā kaut kāds status. Mums bija, piemēram, gadā varēja būt tikai 2 oficiālas spēles. Nacionālīzes, piemēram, Baltijas kausa. Jā. Un pārējais bija kaut kāda viena, varbūt 2 nometnes, un tas arī viss. Tāpēc uz doto brīdi, piemēram, tagad, es domāju, ka jaunas meitenes var dabūt lielāku pieredzi, lielāku spēļu skaitu. Vienkārši tādēļ, ka mums tagad, piemēram, katru gadu ir kaut kādas 7, 8, kaut kur varbūt 10 spēles. Es ceru, ka arī vairākas meitenes sasniegs to līmeni. Tas ir ļoti, ļoti tāds sasniegums, kas arī, es domāju, individuāli katrs spēlētājs vēlās sasniegt. Kā tu jūties, kad tu dodies laukumā spēlēt par Latviju? Man ir liels gods pārstāvēt savu valsti starptautiskā līmenī. Es domāju, ka jebkurai meitenei, kas spēlē Latvijā, vēlās pārstāvēt šo valsti un spēlēt nacionālas sieviešu izlasē. Un lepnums un paldies tam manam ķermenim, manai veselībai, ka joprojām es varu to darīt ar lepnumu, ar godu un radīt sevi no labākas puses. Šis sasniegums ir ļoti svarīgs priekš manis 100 spēles nacionālajā izlasē, un es gribētu pateikt paldies visiem treneriem, kas ar mani strādāja, kas iedeva man iemīlēt šo sporta veidu, iemīlēt futbolu, kas iedeva man iespēju pārstāvēt savu valsti. Un šie cilvēki noteikti ir nozīmīgi man. Un šis sasniegums nav tikai mans sasniegums, bet arī šo cilvēku sasniegums. Un noteikti es gribētu pateikt paldies manai ģimenei par atbalstu vienmēr uz visām spēlēm, kad ir iespēja un kad var atbrauc, atbalsta mani. Un par šo es arī vēlētos pateikt lielu paldies savai ģimenei. Es gribēju pateikt vienkārši paldies no visas komandas, vienkārši komandas vārdā. Par jūsu atbalstu, par jūsu klātbūtni. Mēs vienmēr jūtam jūsu atbalstu, mēs vienmēr jūtam jūs kā 12. spēlētāji. Varbūt diemžēl šodien nebija tas labākais rezultāts, ko mēs vēlētos jums iedot, bet vienkārši mēs vienmēr jūtam jūs un liels jums paldies. Mēs vienmēr centīsimies parādīt vislabāko sniegumu, ko vien iespējams ir. Liels jums paldies!